Nu ko, esam klāt. Edgars Untāls tiešraidē no Miami, kā solīts. Lieliska nodarbība, kā teikt, atlieciet visus darbus, paņemiet pildspalvas, pierakstus un, manuprāt, šodien atkal lieliski pavadīsim laiku. Temats, tātad šī 5. sērija, temats ir ietekmīga komunikācija. Kā jums šķiet? Kā jums šķiet, cik svarīgi ir ietekmīga komunikācija? Manuprāt, ļoti svarīgi, un ja jūs mani dzirdat, ja jūs mani redzat, gaidu jūsu kovatus, plusus, kā viss notiek. Jā, kolēģi, šodien ir trešdiena, 20. datums, ietekmīga komunikācija, 5. sērija, nākat ciemos, kā parasti daudz vērtīgu materiālu, praktisku lietu, tādu iedvesmojošu lietu, dziļu fundamentālu atziņu, nodarbība par godu rudens sesijai. Šī ir, kā teikt, mini ieskats, tajā pašā laikā arī pietiekami jaudīgs saturs. Un rudenī mēs satiekamies 12 vakarus Zoomā un strādājam pa īsto, rokam dziļi, darbojamies praktiski, zvanām viens otram, rakstam e-pastus, pārdodošus, taisam vizīti, taisam pārdošanas tuneļus, meditējam un darbojamies tā, lai mēs, kā teikt, rudens sezonā varētu nedomāt par to, lai es varu samaksāt rēķinu par elektrību, bet domāt par citām lietām, kā pilnveidot sevi un kā pelnīt naudu, vai patiesībā kā tērēt naudu, vai kā izveidot tādu vidi, kurā tev pilnīgi pietiek naudas. Es saku, nevajag nopelnīt visu pasaules naudu. Mana tāda pārliecība, pilnīgi pietiek nopelnīt tik daudz, lai tev vairs nebūtu jādomā par tādām ikdienišķām lietām. Labi. Ejam uz priekšu, tātad ietekmīga komunikācija un 5. sērija. Un ielieciet, draugi, tātad plusiņus, ka jūs mani dzirdat, redzat, iekomentējiet, jā, super, redzam, dzirdam, sagādājiet man kādu mazu prieciņu. Un pa to laiku liels ieskats tātad iepriekšējās sērijās. Ja? Tātad, un pirms mēs sākam, jūs varat ieiet Facebookā eksperta līmeņa pārdošanas lapā, un tur ir joprojām pieejams šis te PDF materiāls, uzklikšķiniet uz saiti, ja jums ir vēlme un vajadzība komunicēt ar ārpasauli un runāt par savu biznesu, runāt par lietām. Šeit ir tāds 30 dienu plāns, kas jums palīdzēs to izdarīt, jau gatavs tāds uzmetums, jeb formāts, ko tad katru dienu mēs tur varam ielikt tādu iekšā. Ja? Tas ir pieejams. Nākamais, atgādinu, draugi, ja jūs esat atvērti jaunām zināšanām, ja jūs esat ieinteresēti patiešām sevi pilnveidot un attīstīt, tad eksistē tāda Facebookā vietne, kur ir materiāli, praktiski video treniņa apmācības apmēram 8500 eiro vērtībā. Un jūs varat šai vietnē piekļūt caur vietne ir šī, un piekļuves saite ir šī. Tātad tie dalībnieki, kas vēlas ne tikai iegūt šos 12 vakarus un zināšanas un praktiskus instrumentus, bet arī papildus materiālus, tie droši klikšķinat virsū un buraties cauri, tur nav nekā lieka, tur ir zelta, kā teikt, bedrē, un viss, ko es savā dzīvē esmu nopircis, atrodas tur. Ņemiet par labu. Ja? Ok, dodamies tālāk. Jā, 12 vakari, 100% pārdošana, un bonusā jūs saņemat vēl 12 vakarus ar 100% mārketingu. Ja? Tā kā šīs divas lietas īsti nevar nodalīt, viņas iet kopā, tā kā jūs saņemat pilnu paku.
Jā, 24 nodarbības par vienu nodarbības cenu. Ja? Tā kā mārketings, atkal tur ir iekšā storytellings, tur ir zīmola veidošana, tur ir dažādas reklāmas, triki un tā tālāk. Un tas iet roku rokā arī ar to, ko mēs šodien darām, ietekmīga komunikācija, jo tādā mūsdienu pasaulē tu nevari. Tev patiesībā jāiemācās darīt 3 lietas. Tev jāiemācās piesaistīt klientus savai vietnei vai savam produktam vai savai idejai, ja? Ģenerēt satiksmi, ja tā var teikt, un tas ir mārketinga uzdevums, un tālāk mēs nonākam pārdošanas pasaulē, kur nākamais solis ir no šiem cilvēkiem, kas ir, kurus tu esi uzrunājis, palīdzēt viņiem nopirkt, palīdzēt viņiem iegādāties tavu produktu vai pakalpojumu. Un trešā lieta, ko jāiemācās izdarīt, veidot attiecības, palīdzēt viņiem atgriezties, palīdzēt viņiem iegādāties vēl vienreiz. Ja, tā kā tās ir svarīgas nianses. Ja, labi, tad ejam uz priekšu, tad vēlreiz iepriekšējā sērijā, ko mēs darījām 4. nodarbībā mēs apskatījām šo unikālo formulu par tas, ko es tikko runāju, kur tad krieviski atkuda ģengi, kur ir nauda ir šeit. Ja, tad bizness ir šeit, ja mēs runājam par tādu digitālu formātu. Bez variantiem, tas ir tas, kas ir jāizdara. Mēs runājām, ka visa pamatā ir ietekmīgs saturs. Ja, mēs veidojam saturu tādu, kādu cilvēki grib dzirdēt, tādu, kādu viņi vēlas, nevis tādu, kādu es gribu veidot. Labi. Ejam uz priekšu, nākamā lieta, ko mēs jau runājam, un šodien mēs pie tā arī atgriezīsimies, ka uzlabot mēs varam tikai sistēmu. Ja kaut kas mūsu biznesā nestrādā, tad tā ir sistēmiska lieta. Ja biznesa ir sistēma, tas nozīmē, ka tev jāpaņem to esošo biznesa sistēmu un kā es saku, pēc pulksteņmeistara principa, jāizjauc pa detaļām, un jāsaliek atkal kopā. Tā kā uzlabot var tikai sistēmu. Vai piekrītat, kolēģi? Tie, kas piekrīt, liekat ķeksīti, parādiet, ka jūs esat. Un šī patiešām ir viena jaudīga nodarbība, un tur būs tik daudz ļoti vērtīgu atziņu. Tā kā, nāciet, mums vēl ir laiks, pasakiet kolēģiem, padaloties, šodien mums ir super vērtīga nodarbība par uzlabot var sistēmu. Viena no sistēmām ir šis tā saucamais pārdošanas tunelis. Viena versija no pārdošanas tuneļa, par ko mēs jau runājām, ieskatījāmies, tā kā jums vajag kaut ko tādu, šādu vai savādāku, tas ir atkarīgs no dažādām lietām, bet principā kaut ko tādu ir jāizveido. Lūk, mēs runājām par to, ka biznesa griežās ap klientu, nevis ap manu produktu, nevis ap manu vēlmi kādam kaut ko pārdot, bet patiesībā ap manu mērķa klientu un no tā, cik dziļi es viņu saprotu, no tā, cik niansēti es saprotu savu klientu vajadzības, viņa pasaules redzējumu, viņa mērķus, viņa sāpes, viņa problēmas, un no tā, kā es šīs problēmas, vismaz vienu no viņām varu atrisināt, ir atkarīgs arī tas, cik daudz šis cilvēks ir gatavs man samaksāt, un vai vispār ir gatavs samaksāt. Ja? Tā kā biznesa pamatā ir klienta izpratne. Tāpēc mēs ļoti daudz darba veltām tā saucamā klienta profila izveidošanai, un tad, kad parasti tie ir kā 2-3 profili katram biznesam, un tad, kad mēs šos profilus izveidojam, mēs sākam būvēt ap šiem klienta profiliem arī to pārējos sistēmas elementus. Tā kā nevis mēs vispirms uzbūvējam un tad skatāmies, kam mēs viņu varam šo sistēmu pielāgot, bet mēs sākam jau skatīties, kas ir tie cilvēki, ar ko mēs runājam, un viņiem mēs uzbūvējam visu to sistēmu, to komunikācijas formātu. Ja? Ok, lieliski. Ejam uz priekšu. Atcerieties, iepriekšējā sērijā mēs runājām stop it, mēs runājām izbeidziet.
Mēs runājām, izbeidziet tērēt naudu tur, kur nevajag, domājiet plašāk, domājiet par ne tikai par to, kā samaksāt par supermodernu saiti internetā, modernu vietni, kur viss ir pikseļots un viss zibinās un viss notiek un atverās un ir optimizēts, ir forši, bet ar to ir daudz par maz. Nākamais ir jautājums, krieviski sakot, откуда деньги? Kas notiks tālāk, jeb šo konversijas procents, tas nozīmē, ka atnāks cilvēku uz to vietni, jā, viņi paskatīsies, uztaisīts ir lieliski un tālāk. Jautājums vienmēr ir par to, kas notiks pēc tam. Jautājums ir, cik daudz cilvēki, kas atnāks uz šo vietni, gribēs turpināt sarunu. Un tur ir tas naudas jautājums, nevis cik superīgi izskatās saite, bet cik daudz cilvēku, kas atnāk uz šo saiti, grib turpināt sarunu. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka saturs ir karalis. Biznesa psiholoģija un saruna, komunikācija ir tas, kas padarīs tavu to konkrēto saiti par efektīvu instrumentu. Jā, mēs par to runājām. Šis bija viens fantastisks slaids, mēs arī par to runājam, atceramies, ka tev kā uzņēmējiem, kā mazajiem lielajiem uzņēmējiem, vienalga nav svarīgi, mums visiem ir jāspēj izveidot nevis viens produkts, bet vesela produktu trepe, kādā veidā mēs satuvināsimies ar saviem klientiem. Vispirms būs kaut kas par brīvu, pēc tam būs kaut kas par brīvu ar papildus pievienoto vērtību, tālāk būs kaut kāds maziņš naudas darījums minimāls, lai mēs iemācām savu klientu mazliet apieties ar naudu, atvērt maku, un tālāk jau, ja mēs neesam sačakarējuši šos 3 posmus, ja mēs esam izdarījuši maksimāli labu darbu, tālāk sākas, kā teikt, reāli darījumi. Ja, un šis ir viens fantastisks skatījums uz lietām, un tur ir tā fundamentāla patiesība, atkal atgriežamies pie latviešu vecā teiciena, откуда деньги? Šeit ir tā nauda, un tā ir kļūda. Pirmkārt, mums nav tāda produkta, otrkārt, mums nav izveidot šāda komunikācijas trepe, un mēs ļoti ātri gribam to klientu naudu, mēs uztaisam reklāmu, un mēs jau pirmajā līmenī gribam paņemt viņus. Un mēs jau aiz pirmās reklāmas gribam aizbraukt uz Miami atpūsties. Nebūs tā. Tev būs runāt, tev būs dejot, tev būs veidot sarunu, un tad kaut kādā trešajā solī iespējams klients gribēs atvērt maku. Ja? Pielieciet plusiņu, kolēģi, pagaidām aicinu jūs piedalīties aktīvāk. Plusiņus. Manuprāt, šis ir jumtu noraujošs slaids, lai mēs saprastu, kā tad mums vajag veidot to savu produktu groziņu un komunikāciju. Jā, šī dziļa doma šeit ir iekšā. Tā kā, ja jums patīk un jūs saprotat to vērtību, ielieciet plusiņu. Dodamies tālāk. Un šeit ir arī vēl mazliet drusku atšķirīgāk skatījums uz ilgtermiņa lietām. Tātad šeit ir tāda klientu lojalitāte līdzīgi jau, kā es iepriekšējā slaidā patiesībā. Te ir tas pats, tikai mazliet savādāk uzzīmēts. Pirmajā solī viņš par mums neko nezina, pēc tam viņam ir informācija par mums, pēc tam viņš vēlas uztaisīt test drive, iegādāties, paskatīties, 4. viņš viņu ir iegādājies un viņš viņu lieto, un šeit sākas ļoti kritisks tāds posms, kad mums ir jāspēj maksimāli izdarīt tā, lai klients ir apmierināts šajā lietotāja pieredzē, ja? Un tālāk jau ir, vai nu viņš iegādājas nākamo produktu no mums, un tad viņš iesaka citiem, un tad viņš lieto citus un iesaka citiem. Viss tā ir tā klienta lojalitātes trepe, un tad, kad tev ir, piemēram, CRM sistēma, efektīva CRM sistēma uzņēmumā, tad principā visiem klientiem tavā datubāzē, visiem
bez uzņēmuma. Viņiem vajadzētu būt pievienots cipars, piemēram. Viņiem ir pievienots cipars, kādā lojalitātes līmenī vai kādā mūsu siltuma sadarbības līmenī mēs atrodamies ar katru klientu. Emīlija, tev žetons. Paldies par plusiņu. Jā, esiet kā Emīlija, lieciet plusiņus, jo, manuprāt, mēs runājam ļoti, ļoti vērtīgas lietas. Un mēs skatāmies tādā dziļām fundamentālām biznesa patiesībām. Lūk, tā kā mūsu uzdevums patiesībā ikviena biznesa uzdevums ir izveidot lojālu klientu, un tas ir tāds strateģisks ilgtermiņa uzdevums, un nevis iegūt ātru peļņu, bet izveidot lojālu klientu. Un ātras peļņas tīkotājiem vienmēr ir problēmas ar garantiju. Labi, ejam uz priekšu, sapratāt šo superīgo domu. Nu, lūk, tātad mūsu ceļojumā, mūsu biznesa pasaules ceļojumā mēs esam nonākuši pie pārdošanas komunikācijas patiesībām. Šie ir elementi, kurus mēs dziļi skatīsimies mūsu 12 nodarbībās septembrī, ar vingrinājumiem, ar uzdevumiem, ar praktiskiem darbiem, ar piemēriem un dinamiskā formātā. Šodien mēs vienkārši ieskatīsimies pa virtuves durvīm, ko tad mēs darīsim šajā konkrētajā nodarbībā. Jā, tad pārdošanas komunikācijas patiesība, un Emīlija un pārējie kolēģi aicina jūs būt atvērtiem. Un tagad būs arī tāda divpusēja komunikācija, kad mums vajadzīgs arī jūsu varbūt atbildes. Tagad viens vingrinājums, draugi. Es mēģināšu nošērot ekrānu, un mums vajag saprast, vai ir skaņa. Mums vajag saprast, vai ir skaņa, un vai jūs mani dzirdat. Es vēl to nekad neesmu darījis. Es vēl to, ko es tagad darīšu, es vēl nekad iepriekš neesmu darījis. Tā kā saprotiet, ka es esmu nedaudz satraucies. Bet es vienalga riskēšu, draugi. Tad es mēģināšu nošērot ekrānu un palaist vienu video. Un es nezinu, vai sanāks. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas riskē. Un tāpēc iepriekš atveros, ja es kaut kur pazudu un jūs neko neredzat, nedzirdat, nes nekas, palieciet savās vietās. Un savukārt, ja jūs redzat, tad vienkārši enjoy, ja? Tad darbojamies. Tā, sorry, jā, jā, tā kā mēģinājums bija, paldies, ka sagaidījāt, ja nevarēju līdz galam dzirdēt, es ielikšu eksperta lapā šo video, viens no maniem mīļākajiem favorītu video, un neiet par labu, es skatos un vienmēr, kā teikt, izbaudu šo scenāriju. Kā jau teicu, kā tur bija līdz galam nezinu, pirmā reize, atceraties, draugi, dzīvē, pirmās reizes nav paredzētas, lai sanāktu. Pirmās reizes ir paredzētas, lai pamēģinātu, un tad piekoriģētu nākamās. Ja? Ok, ejam uz priekšu. Tas, ko es gribēju, tie, kas dzirdēja un saprata, un es ielikšu vēlreiz to visās savās saitēs, video ir par tādu smalku psiholoģiju, par to, ka komunikācija patiesībā, īpaši pārdošanā, viņa ir jau tāda paredzama, jo mēs esam cilvēki un mēs rīkojamies līdzīgi, mēs domājam līdzīgi, mēs gribam līdzīgas lietas, tāpēc tāda prasmīgi izveidota komunikācija, viņa notiek pēc noteiktiem standartiem un pēc patiesībām, kas nekad nemainās. Viņas vienmēr ir tādas, kādas viņas ir, un tad, kad mēs viņas zinām, mēs viņas liekam lietā pārdošanā. Ok, ejam uz priekšu.
Tad, ja mēs skatāmies, kā tad ir tā komunikācijas ietekme, vispār, ja mēs skatāmies, kādreiz mēs kaut ko sakam un mūs nesaprot, kādreiz mēs sakam mūs pārprot, kādreiz mēs kaut ko sakam vienu un cilvēki vispār nereaģē, un kad mēs sakam kaut ko, un tad viņi vispār rīkojas savādāk, ja, kur tad ir tas suns ir aprakts, un ja mēs skatāmies par komunikācijas sadalījumu, jeb ietekmi, tad mēs saprotam, ka tādā komunikācijas vispār pasaulē apmēram 45% ir balss tonis, jeb šo intonācija, kādā tu runā. Un es nezinu, varbūt sievietēm ir bijis tādi gadījumi, nezinu, kad tev pienāk kaut kur jaunībā ballītē pienāk kāds puisis klāt, tāds uzkičājies, stiprs, tāds ideālais Apollons pienāk klāt, un tad viņš atver muti, un viņš kaut ko tev pasaka, un viss Apollona tēls ir pazudis. Meitenes ir kaut kas par šo sakāms. Jā, un te ir taisnība, ka lielā mērā balss tonis ir milzīga daļa no komunikācijas ietekmes. Tieši tāpat kā mans balss tonis tagad ir absolūti savādāks balss tons nekā viņš man bija gadu 10 atpakaļ, jo tajā laikā es nemaz par to nedomāju un nezināju. Un tad man pagāja 10 gadi, līdz es izkopu savu balss toni. Es nesaku, ka manējais tagad ir superīgais. Mans superideāls. Nē. Es saku, ka es esmu daudz maz sakārtoju savu balsu intonāciju. Tas ir tas, ko mums vajag izdarīt visiem, ja mēs gribam būt ietekmīgi komunikātori. Nākamā lieta, elements, kas mūsu komunikāciju padara ietekmīgi, ir ķermeņa valoda. Ja? Tu vari tagad ķerties pie mutes un viss, ko tu dari, var izraisīt sarunas partneriem nepatīk. Tā arī var tava ķermeņa valoda liecina, ka tu neesi patiesi, tava ķermeņa nerada uzticību, tava ķermeņa valoda saka, ka tu melo un ka tu neko nesaproti un tu esi nobijies, un tā ir komunikācija. Tu pat vēl neesi muti atvērs, bet tava ķermeņa valoda un tavs balss tonis vienkārši izdara tavu darbu, un vārdiem vairs nav jēgas. Līdzīgi, kad mēs runājam, piemēram, trenējam telemārketingu vai telefonu pārdošanu, sarunu pa telefonu. Viss, kas mums interesē, lai pārdevējs iemācās pateikt pirmos 2-3 teikumus. Un mēs pusi dienas trenējam balstoni, intonāciju, un mums uzdevums ir iemācīties 2-3 teikumus. Tāpēc, kad ar to tad arī vai saruna turpinās, vai saruna beidzās. Ja? Tā kā vārdiem tur nav nozīme, praktiski ir tonis, intonācija, ķermeņa valoda, tava enerģija, tava empātija, tavs smaids un visas šīs lietas. Tā ir patiesā komunikācija. Tā kā to paturiet prātā, tā ir ļoti svarīga lieta. Redz, kur Čalis, ko es izmantoju ļoti bieži. Parasti man klienti saka, šitas strādā rumbulā, autoplacī. Šito čalu var rumbulā, autoplacī saprast. Es viņu atradu kaut kādās stoku bildēs, bet iespējams, ka viņš ir patiesībā rumbulā atrodams. Jā, un viņš ir gudrs. Es pieļauju, ka viņš ir gudrs. Viņš zina lietas, viņam ir nozarē, viņš ir nostrādājis daudzus gadus, bet kaut kas man šajā čalī nepatīk, un kaut kas man nerada vēlmi pieiet viņam klāt, paspiest roku un pateikt, hei, sveiki, man sauc Edgars, es gribētu iegādāties pēc tevis automašīnu. Make sense? Sapratāt, ko nozīmē šī komunikācija, ietekmīga komunikācija. Un kur ir daži piemēri, varbūt no otras puses, kā mūsu ķermeņa valoda atver cilvēks, kā ķermeņa valoda palīdz mums noskaņoties vienā frekvencē, un tie tikai daži piemēri, kā mūsu ķermeņa valoda parāda kaut kādu signālu sabiedrībai, cilvēkiem, ar ko mēs runājam. Un tur ir tā, ka patiesībā tu
to zini vai to nezini, tas vairs nav svarīgi. Tu nodod vienalga to komunikāciju. Tu runā, latviski sakot, paļubomu, zini vai nezini, tava ķermeņa valoda piedalās sarunā. Un labāk, lai tu zini, un ja tu strādā pārdošanā, tad pirmais solis ir sakārtot savu ķermeņa valodu, sakārtot savu galvu, mazināt bailes, mazināt nedrošību un pielāgot ķermeņa valodu, balstoni, intonāciju un tad ielikt vārdus pareizos. Ja? Kamēr tu to neesi izdarījis, tikmēr tev ir problēmas. Tikmēr, problēma, tev vienkārši nav naudas. Un viss. Ja? Daži ķermeņa valodas piemēri. Okay. Labi, dodamies uz priekšu. Tātad, kas tad ir efektīvas komunikācijas pamatā? Paturiet to prātā, ka efektīvas komunikācijas pamatā ir kas ir atbildes reakcija. Nevis tas, ko es pateicu, bet kāda atbildes reakcija sekoja. Es esmu dzirdējis tādu absurdu teicienu, es neesmu atbildīgs par to, kā mani sapratā, es esmu atbildīgs tikai par to, ko es pateicu. Bullshit! Ja tu strādā pārdošanā, tu esi atbildīgs gan par to, ko tu pateici, gan par to, kā tevi sapratā, vai arī nesapratā. Un tu esi atbildīgs par to, kas notika pēc tam. Ja klients nometa klausuli, viņš nav pretīgs klients, bet tu esi kaut kādā pretīgā vai nepareizā veidā iesācis to sarunu, un tāpēc viņš nomet klausuli. Sapratāt kopsakarību. Ja, un tā ir komunikācijas vērtība, ir saņemtā atbildes reakcija. Tas, kas notiek tālāk. Šeit, piemēram, man ļoti patīk šī bilde, man tāda silda sirdi, es kaut kur, man liekas, Rezeknē vai Daugavpilī vienā pasākumā uzstājos, un man kaut kā fotogrāfs atsūtīja pēc tam, un man patīk, kad auditorija piedalās. Un tu redzi, kad komunikācijas vērtība ir saņemtajā atbildes reakcijā. Ja? Un tā ir tas ir tavs mazais žetons un tas gandarījums, ka tu redzi, kad auditorijai ir kopā ar tevi. Ja? Labi. Šeit, piemēram, mēs varam redzēt, ko tas nozīmē sociālo komunikācijā. Mēs redzam, ka vērtība ir atbildes reakcijā. Tas nozīmē, ka cilvēki tavu ierakstu laiko, priecājās, padalās, komentē, un tas nozīmē, ka komunikācija ir ietekmīga, un nevis tas, ko tu saki, bet tas, kas notiek pēc tam. Ja, un te ir varbūt vēl kāda nianse. Piemēram, šis slaids, šis ieraksts manā Facebook lapā nesaņēma ovāciju tūkstošus, nesaņēma daudzus superlaikus un smailiņus, taču es saņēmu to, ko es gribēju saņemt. Es saņēmu pēc šī ieraksta, es saņēmu kādas, man šķiet, 2-3 telefona zvanus no cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs sakārtot biznesa sistēmu, un komunikācijas vērtība ir saņemtajā atbildes reakcijā. Liekot, piemēram, šādu bildi, es nemaz nesagaidīju 1000 laikus un ovāciju saucienus. Es sagaidīju, ka man piezvanīs uzņēmuma vadītājs, kuram ir nepieciešams sakārtot pārdošanas sistēmu uzņēmumā, kuram ir vajadzīgs izveidot efektīvu pārdošanas procesu. Un tas ir tas, ko es daru. Man ir bijis tas gods, joprojām es esmu pārdošanas treneris uzņēmumā Toyota Baltic, outsourcēts kādus gadus, 5-6. Man ir bijis gods arī sakārtot pārdošanas sistēmu uzņēmumā Dominikas, kas ir Mercedes dealers, kādu laiciņu atpakaļ. Un tas nozīmē, ka piemēram, ja tev ir izveidot šāda sistēma, un kāpēc tādu vispār vajag, tādu pārdošanas rokas grāmatu, sauksim tā, tas nozīmē, ka, piemēram, Mercedes salons Rīgā un Mercedes salons Šanhajā darbojās pēc viena formāta. Tad tās ir Mercedes prasības, kurām ir jābūt ievērotām. Tur ir aprakstīti visi soļi un iekšā un vadības līmenī ir svarīgi nodot šīs lietas darbiniekiem, un darbiniekiem ir svarīgi viņas iemācīties. Un kā es sapratu, ka tas viss strādā,
Man toreiz pieaicināja, lai es uztaisu šādu pārdošanas rokas grāmatu, tāpēc, ka uzņēmumam dīlerim, autodīlerim ik pa brīdim vajag resertificēties. Un viņiem nebija šāds formāts. Un tad mēs šo formātu izdarījām, iemācījāmies, darbinieki iemācījās, un visi 6 tolaik, kas piedalījās, viņi dabūja Mercedes licenciju. Brauca pārbaudītājs no Vācijas un skatījās, kā viņi strādā, un katram piešķīra licenci. Un mans gandarījums bija tāds, ka visi 6, kurus es apmācīju pēc šī standarta, ko mēs kopā izveidojām, saņēma Mercedes certifikātu, Mercedes licenci, kas ļauj tev strādāt Šanhajā, un apliecina, ka tu esi iemācījies augstākā līmeņa standartus un tu esi derīgs šai sistēmai. Tā kā mans ieteikums, padomājiet par šādām lietām, un kā jau teicu, jo grūtāki laiki, jo lielāka nozīme ir sistēmai. Ja? Sistēmai, kā mēs darām to, ko mēs darām. Ja? Īpaši pārdošanā. Jā, un kā es teicu, nevienmēr tu vari izmērīt to atbildes vērtību laikos. Tu vari izmērīt 2-3 telefonu zvanos, kuri ir tas, ko patiesībā tu caur šo vēstījumu gribēji nodot. Tā kā nevienmēr tur jābūt milzu laikiem. Ja neviens tev nezvana un tur ir pilnīgi nulle, tad ir vērts uzdot sev jautājumus, bet ja sapratāt to domu, ko es gribēju nodot. Kas tad ir pārdošana? Pavisam vienkārši pārdošana manā izpratnē ir mērķtiecīga, secīga, strukturēta saruna uz darījuma līnijas, kas noslēdzas ar vienošanos. Nevienmēr tu noslēdz darījumu, bet vienmēr tā saruna beidzas ar kaut kādu mana un klienta vienošanos. Tā ir manā izpratnē tāda profesionāla pārdošana. Un parādās elements kā darījumu līnija, par to mēs tūlīt parunāsim. Bet svarīgi, ka tā ir mērķtiecīga, secīga, strukturēta saruna uz līnijas. Ja? Tā ir mana versija par to, kas ir pārdošana, ņemiet par labu. Darījuma līnija, lūk, šeit viņa ir, no kurienes šāds apzīmējums. Ir tāds lielisks puisis vārdā Jordans Belfords, kurš ir prototyps filmai Wall Streetas vilks. Viņš jau labu laiku ir mans kumīrs, ja tā var teikt. Mans avots, iedvesmas avots un praktisko instrumentu avots. Viņam ir šāda fantastiska sistēmas straight line persuasion. Es pie viņa esmu mācījies un starp citu tie kas pievienojās 12 vakariem, saņem Jordan Belfort, kā teikt, arī materiālus, un jūs varat mācīties patiešo no viņa. Lūk, tā kā darījuma līnija, tas nozīmē, ir kaut kāda, vispirms tu šajās 4-7 sekundēs izveido saikni, un tālāk ar dažādiem instrumentiem, pirmkārt, tu noturi šo saikni, un tad uz šīs līnijas notiek kaut kādi uzdevumi, kas virzās uz darījumu. Jā, ļoti vienkārši skatījums, tajā pašā laikā niansēts aspekts. Ja? 4 sekundes, 4 līdz 7 sekundes, and you are done, un tas, ko mēs darām, tieši tā, mēs strādājot ar telefonu pārdevējiem, mēs pusdienu pavadām modelējot šo 4 sekundžu performanci, un tur ir 2-3 teikumi, ko tu vari nodot tam klientam, un tāpēc tas ir kritiski svarīgi. Ja, šeit ir dziļāks skatījums, un tas ir tāds strukturēts skatījums, kas tur ir. Un tas nozīmē, ka katrā kaut kādā no šiem apzīmējumiem ir savi mājas darbi, kas jāizpilda. Un manuprāt, šī ir fantastiskākā sistēma, pārdošanas sistēma, un vēl ko es esmu izdarījis, es paņēmu to Jordana Belforta modeli un latviskoju. Es esmu ielicis tur iekšā savu pieredzi pārdošanā, un manuprāt, šis ir ģeniāls modelis, kā
pārdot, kā strādāt pēc formāta. Ja jūs zinat labāku, dodiet man ziņu, dalamies, vienmēr esmu atvērts. Es skaties arī spin selling modeli, kas ir vienkārši jautājumu uzdošanas modelis, bet šī ir reāla sistēma, kā notiek saruna un kā mēs ar klientu strādājam uz rezultātu. Okay. Jā, tad darījumi tiek noslēgti tikai uz līnijas, un 3 tādi aspekti. Pirmkārt, tu klientam patīc, jūs abi viens otram patīk, kad klients tev uzticās un klients redz acīm redzamu ieguvumu. Un tad iespējams, ka viņš nopirks, bet tur ir vēl nianses, kas ir jāizdara. Šīs ir 3 galvenie tādi aspekti. Pārdošana ir sistēma, webināras, pārdošanas webinārs, piemēram, ko mēs mācīsimies, ir sistēma, tie ir secīgi strukturēti slaidi, nevis vienkārši randomā samesti čupā, bet secīgi salikti viens pēc otra, un katram slaidam ir sava jēga, sava vieta sarunā, pārdošanas sarunā, tāpat kā telefona sarunā vārdiem un teikumiem un tā tālāk. Tā ir sistēma, un uzlabot var tikai sistēmu. Ja tu saproti, ka tev šobrīd uzņēmumā īsti nav pārdošanas rezultāti, nav tādi, kā vajag, pie vainas ir sistēma. Cilvēki ir daļa no sistēmas, un tur jāskatās, mēs vienmēr varam vainot ārējos apstākļus, jā, protams, ārējie apstākļi ietekmē, bet vienalga, ja mēs gribam tikt tam pāri, mums jānāk ar labāku sistēmu, ja, sapratāt to domu, pieliekat, kolēģi, plusiņus, ka jūs esat tikpat lieli sistēmas fani kā es, Ilona. Ilona no LinkedIn, vai piekrīti manam kalambūram par sistēmu? Ka pārdošana ir sistēma, ka uzlabot var tikai sistēmu. Man ir daži pārdevēji teikuši, Kalvi, tev arī jautājums, vai pārdošana ir sistēma, vai var uzlabot, jo man ir daži pārdevēji teikuši, jā, zini, es esmu improvizators. Es saku, labi, ok, bet ja tu gribi labāku rezultātu, ja tu gribi vairāk naudas pelnīt, tad es tev nevaru palīdzēt. Neviens tev nevar palīdzēt. Improvizācija nepakļaujas uzlabojumiem. Uzlabojumiem pakļaujas tikai kaut kādas aktivitātes, kas atkārtojas. Un ja tu redzi, kā tas, ko tu dari, nenes rezultātu, tad mēģini saprast, kurā no sistēmas soļiem ir defekts. Iespējams, tu esi nepareizi sagatavojies, un tas jau ir defekts. Iespējams, tu nemāki savu sarunu atvērt, un tur jau ir defekts. Iespējams, tālāk tu neuzdod jautājumus, tas ir defekts. Iespējams, tu uzdod nepareizos jautājumus, defekts. Iespējams, tu runā, nevis klients runā, defekts. Ja, un šādā veidā mēs soli pa solītim izejam tam visam cauri, un ļoti lieliski var redzēt, kurā sistēmas solī ir defekti, bet ja sistēmas nav, tad es nevaru palīdzēt. Jā, tā kā tā. Labi, dodamies tālāk. Telefona saruna ir struktūra un uzlabot, ja tu gribi iemācīties labāk zvanīt pa telefonu, tev vajag iemācīties sakārtot savu balsi, savu ķermeņa valodu un iemācīties skriptu. Tev vajag iemācīties jau izdomāt, kā notiks saruna. Nevis tu pacelsi klausuli un tagad es kaut ko improvizēšu, fail, bet pirms tu cel klausuli, tu zini, ko tu gribi pateikt un kādu atbildes reakciju tu sagaidi pēc katra teikuma, pēc katra vārda. Ja? Un tā ir struktūra secība. Jā, to mēs mācīsimies mūsu 12 vakaros septembrī un mazliet paskatīsimies arī kādā no mūsu minis seriāliņiem turpmākajās nodarbībās. Un tad, ja tu tādā klasiskā pasaulē, pirmais, ko mēs darām, mēs definējam, kam mēs zvanīsim, kādam klientam mēs zvanīsim, tad mēs paceļam klausuli un piezvanām, un tādā ideālā pasaulē mēs piezvanām ar vienu mērķi sarunāt tikšanos, piemēram, vai nu klātienē, vai Zoomā, vienalga, nākamo tikšanos, un atkal nākamā, ja mēs varam par pārdošanas vizīti, un atkal ir precīzi tas pats, ko mēs sakam
Ir mazie solīši, un katrs nākamais solīts, iepriekšējais solis ietekmē nākamo. Ja? Un tev nav jādomā, tur velosipēds jau ir izdomāts, tev vienkārši atliek pakļauties un izdarīt, maksimāli precīzi izdarīt mazos solīšus, Kaizen princips, mazo solīšu summa. Ja? To mēs runāsim arī, un vēl ne tikai runāsim, mēs arī mūsu 12 vakaros mēs praktizēsim, un jūs man zvanīsiet viens otram, un tad jūs man nāksiet pārdot kaut kādu savu brīnumu produktu, un es tad teiktu, un tad es teikšu, nē, man neko nevajag, un tad jums būs instrumenti, ko ar to darīt. Jā, ok, ejam tālāk. Tātad, kas tad ir komunikācijas efektivitātes pamatā? Es speciāli nohaidoju, ja latviski sakot, to, kas tur ir rakstīts. Šis ir viens materiāls no kāda no autodīleriem, un kas tas tāds ir, to sauc par klienta karti. Tas nozīmē, ka, piemēram, klients atnāk uz autosalonu, viņš ienāk pa durvīm, un tam klientam normālā gadījumā ir 2 minūtes brīvais laiks, kad pie viņa neviens netuvojās, bet pēc 2 minūtēm pārdevējs viņam nāk klāt, un viens uzdevums neuzdot to stulbo jautājumu, kā es jums varu palīdzēt, bet uzdot citus jautājumus un izdarīt tā, lai klients sāk ar tevi runāt. Un tad, kad klients sāk ar tevi runāt, patiesībā pārdevējam ir jau mapītē vai galvā ir saraksts ar obligātajiem jautājumiem. Un uzdevums ir sekojošs. Klients ir iegājis, pārdevējs ir pienācis pie klienta un saruna ir sākusies. Klients ir aizgājis pa durvīm un darbinieks apsēžās pie galda, attaisa galda atvilkt un izvēl ārā šādu te materiālu. Tas ir klienta karte. Un viņš sāk aizpildīt, respektīvi tam pārdevējiem ir jābūt atbildēm uz šiem te jautājumiem. Un tur ir tādi šajā gadījumā 3 segmenti. Ir sadaļa par automašīnu, ir sadaļa par klientu un ir sadaļa par finansējumu. Ja? Un ja pārdevējs to klientu ir palaidis bez atbildēm uz šiem jautājumiem, tad tā ir čakarēšana. Tā ir laika un naudas tērēšana. Un ideālā pasaulē pārdevējs apsēžās, viņš ir spējis uzdot šos obligātos jautājumus, un viņš spēj aizpildīt šīs ailītes. Varbūt ne 100% visas, bet fundamentāli svarīgās noteikti. Un tādā formātā es, kā piemēram uzņēmumu vadītājs, saprotu, ka mans pārdevējs strādā. Un ja viņš nevar aizpildīt ailītes, vai arī viņš feiko, viņš saraksta tur kaut kādu, tad es viņu atlaižu. Raimonda, pārējie kolēģi, pagaidām es skatos LinkedIn ņem virsroku. Kā jums patīk šāds pieejams? Sistēmisks pieejams, vai ne? Es, piemēram, esmu sajūsmā par šādu materiālu. Jā, es viņu nohaidoju, lai neteikšu no kurienes, bet principā tas ir lielisks formāts, kā saprasties ar pārdevēju un saprast un izdarīt tā, lai pārdevējs uzdod klientam svarīgus jautājumus. Jā? Halo, kolēģi, liekam plusiņus. Manuprāt, šis ir plusiņu cienīgs slaids. Un pa to laiku dodamies uz priekšu, un kā jau es teicu, powers vai spēks ir jautājumos. Un kur vēl viena dziļa patiesība, kad latviešu pārdevējs parastais ir pieredzis bazarēt. Viņš aiziet un viņš stāsta tur kaut ko. Bet patiesībā mums vajag apgriezt to bildi otrādāk. Izdarīt tā, lai klients runā 80% no sarunas laika, un tu runā 20%.
Ja tu to vari izdarīt, respekt, visu cieņu. Ja tu bazarē 80% laikus un klients tur kaut ko knibinās, shame on you, latviešu valodā sakot. Ja? Paturiet šito prātā. Efektīva pārdošanas komunikācija ir šajā arī slaidā viens būtisks aspekts. Un tad, kad es, piemēram, strādāju farmācijas kompānijā par aģentu daudzus gadus, man bija tāds, mums bija diezgan, man liekas, es neesmu redzējis labāku CRM sistēmu kā farma kompānijā un jaudīgākus tādus apmācību instrumentus. Un mums brauca viens kolēģis no Londonas, ko LinkedInā tepat arī ir, man liekas, Dereks Pārsons. Un tas ir viņa viens tāds tetovējuma cienīga atziņa, ka telling is not selling. Jā, un ja tu šito tu nesaproti, tad tev ir problēma. Ja latviešu pārdevējs, viņš aiziet pie klienta, viņš pieklavē un klients tā paskatās, nu labi, nāc iekšā, pārdevējs apsēžās un klients saka, nu, kas jums tur ir, stāstiet. Un pārdevējs stāstā, sasodīts. Un tur ir problēma. Un ja pārdevējs paļaujās šai provokācijai un sāk stāstīt, kas man ir jauns, tad ir problēma. Telling is not selling. Ejam tālāk. Tad kāpēc, kolēģi, draugi, LinkedIns ir pārņēmis šo čatu, kolēģi, kāpēc pārdošanā ir nepieciešami jautājumi ierakstiet? Tā ir maza provokācija. Man tur ir sava atbilde, bet es gribu jūsējo vispirms dzīvēt. Tad kāpēc pārdošanā ir nepieciešami jautājumi? Pagaidām jūsu aktivitāti, kolēģi. Aldi, Raimonda, Irita, Ilona, kāpēc pārdošanā ir nepieciešami jautājumi? Jo daudzus gadus atpakaļ man bija viena versija, un tad kaut kādā brīdī es mainīju savu viedokli. Es sapratu, ka tā versija, kā es domāju iepriekš, ir nepareiza, neprecīza, ne tā versija nedarbojas. Ir cits iemesls, kādēļ ir vajadzīgi jautājumi. Lūk, un es pateikšu tagad tātad iepriekš, kādreiz es domāju, ka jautājumi ir nepieciešami, lai izzinātu klienta vajadzības. Un tā ir kļūda. Vienā brīdī es sapratu, ka tā nav taisnība, ka tas nav tas patiesais iemesls, kādēļ pārdevējiem ir vajadzīgi jautājumi. Vienā brīdī es sapratu, ka pārdevējam ir vajadzīgi jautājumi, lai klients atbildot uz šiem jautājumiem, labāk saprastu to, kā tu viņam var palīdzēt. Pārdošana patiesībā ir tīrākā veidā coachings. Primārais uzdevums ir uzdot secīgus, mērķtiecīgus, pārdomātus jautājumus, un katra jautājuma mērķis ir atvērt klientam čakras, palīdzēt viņam saprast, ko tu runā un kādā veidā tu viņam nevis palīdzēt, izstāstīt viņam, bet caur jautājumiem tu tiec klāt tam darījumam. Tātad primārais mērķis ir nevis man saprast klienta, bet klientam saprast pašam sevi un kādā veidā es varu viņam palīdzēt. Tāpēc mums ir saraksts ar tā saucamiem obligātajiem jautājumiem, kuru mērķis ir tātad secīgā veidā virzīties pa darījuma līniju, secīgā veidā atrast pa gabaliņiem, palīdzēt klientam definēt savu problēmu, risinājumu, nepieciešamo produktu un tā. Tas ir, tu liec viņam strādāt. This is it. Nevis tu strādā, bet caur šiem jautājumiem tu liec klientam strādāt, un viņš piedalās. Ja, tad tas ir tas, kādēļ mums ir vajadzīgi jautājumi, un nevis tāpēc, lai es izzinātu klientu vajadzības, kas ir blakus efekts. Jā, es pierakstu, kaut kas tur man arī noder, bet patiesībā jautājuma mērķis ir cits. Jā, vai sapratāt to mano domu, ko es gribēju nodot? Kolēģi, plusiņi, šis ir atkal ievērības cienīgs statements, lai mēs paturētu to prātā. Un mazliet pamainīt uzmanības fokusu pārdošanā. Ja?
Un tad, draugs, skatieties, klients pērk tikai tad, kad viņš meklē atbildes uz pārdevēja jautājumiem. Nevis tad, kad tu viņam stāsti, bet brīdī, kad klients meklē atbildes uz taviem jautājumiem, viņš patiesībā pērk tavu produktu. Un ja jautājumu nav, tad principā ir izmesta nauda. Okay. Tad paldies par atsaucību, ejam uz priekšu. Tātad pierakstiet secīgi un mērķtiecīgi strukturēti jautājumi ir tavi vērtīgākie instrumenti. Un nevis tas, ko tu viņam tur stāsti, bet izdari tā, lai klients grib atbildēt uz taviem jautājumiem un izdari tā, lai viņš atbild uz viņiem godīgi un tā apzināti. Un tu redzēsi, ka ar katru jautājumu, ko klients atbild, viņš ir aizvien tuvāk darījumam. Skatos, man te kaut kāds dundurs nenāk. Labi, dodamies uz priekšu. Pretestībā. Vai esat saskārušies ar to, ka klients nepērk uzreiz to, ko jūs piedāvājat? Kādreiz to sauca par iebildumiem, bet atkal es aizgāju prom no šī termina iebildumi, un es sapratu, ka tie nav iebildumi, ka tā ir pretestība. Jo iebildumi ir absolūti kaut kas cits. Un ja kādreiz es domāju, ka pārdevēja vērtīgākā prasme ir iemācīties pārvarēt iebildumus, tad es tā vairs nedomāju. Tagad es domāju, ka pārdevēja vērtīgākā prasme ir iemācīties neradīt iebildumus. Ir izdarīt tā, lai mums vispār nebūtu šādu elementu. Jā, tur praktiski vienmēr ir pretestība, par to mēs parunāsim. Un pretestība nozīmē to, ka cilvēks izvelk naudas maku un samaksā, un tas vienmēr ir, latviski sakot, lomkas. Praktiski vienmēr tas ir kaut kāds, mīnus klienta prātā. Tas nekad nav tik vienkārši. Jā, ir, mēs runāsim, mēs jau arī runājām, kad ir brīži, kad tu atver un samaksā ar prieku, un tā ir augstākā pilotāža, un tā bieži negadās. Un mums bija iepriekšējā nodarbībā jautājums kolēģiem, atsauciet atmiņā reizi, kad jūs samaksājat kādam citam cilvēkam par viņa pakalpojumu vai produktu ar prieku. Vienalga, tas bija dārgi, kad jūs samaksājat dārgi, bet ar prieku. Un tādas situācijas dzīvē gadās. Tu parasti tas ir kāds skaists ceļojums, kur, nezinu, aizbrauc uz Taizemi vai Maldivām, tas ir dārgi, bet tu vienalga samaksā ar prieku. Bet biežāk tā naudas izdošana tomēr ir spriedze, ko es saucu par pretestību, kas ir normāli, bet iebildums tas ir nenormāli. Un mēs par to parunāsim. Kur skatieties, 4 pretestības kategorijas. Virzība uz līnijas, par to mēs runājām, naudas samaksāšana ir konstruktīva spriedze. Iebildumi, ja viņi ir radušies, tad patiesībā tas ir defekts sistēmā. Tie ir kaut kādi 2 atšķirīgi viedokļi. Ir klienta viedoklis un ir mans viedoklis, un mums līdz šim nekad nevajadzētu nonākt. Ja tā ir tāda jau vairs nav konstruktīva saruna, mēs tur sākam viens otram pierādīt kaut kādu savu taisnību, un tas ir zaudēts darījums. Nākamā pretestība ir atrunas. Klients atrunājas, tāpēc, ka viņam īsti nav laika, viņam tūlīt mēs ar to paskatīsim, viņš tev netic, un tad viņš vienkārši mēģina tevi atšūt. Un vēl viens situācija, kad tu vienkārši nepareizā brīdī tu esi ar šo klientu sazinājies, viņam sāp zobs, vai vids viņam ir uzrēķinājis parādu, sodu, un tad nav labs. Nav laba pozīcija. Ja, tad 4 kategorijas, no kurām tikai viena ir pareiza. Ja, te ir biežākie iemesli, kādēļ rodās tāda disonance, klients nesaprot, ko tu viņam saki, viņam īsti nav naudas,
un viņi mēdz teikt, ka viņiem naudas, tāpēc, ka viņi nesaprot, ko tu viņiem piedāvā, bet reizēm viņiem patiešām nav naudas, un tas ir objektīvi. Viņš tev neusticās, viņš tev nepazīst, vai arī tu viņu jau vienreiz esi piekrāpis, vai nezinu, kāpēc kaut kādi konkurenti ir pastrādājuši, vai viņš kaut kur dabūjis tādu informāciju, kas nerada uzticību. Viņam nevajag, viņam šobrīd nav nepieciešamības, kas ir arī objektīvi. Viņš nevēlas neko mainīt, kas ir arī saprotami. Tas nozīmē, ka katrs darījums ir kaut kādas pārmaiņas, darbs, papildus pūles, ko viņš nevēlas šobrīd darīt. Viņam nav jāsteidzas, viņam vajadzēs tavu produktu vai konkurentu produktu, bet ne šobrīd. Un pēdējais, jums nav saiknes, emocionālas saiknes, tu viņam nepatīc. Jā, tie ir tādi galvenie iemesli, un tur viņi ir iekšā. Katrā sarunā ar klientu viņi kaut kur tur eksistē. Jā, un mēs lēnām virzamies uz kulmināciju un atceramies, ka mūsu tāds svarīgākā varbūt atziņa, ka darījums vienmēr ir klienta pārēj uz labāku dzīvi. Katrs pirkums parāda to, ka klients ir izdarījis izvēli, un viņš vēlas uzlabot savu dzīvi, pateicoties tavam produktam. Redz, kur, un tās ir vienmēr pārmaiņas, pāreja no sliktākas dzīves uz labāku, pateicoties tavam produktam. Un tavs pienākums ir jau paņemt A4 lapu un uztaisīt pārmaiņu auditu. Klienta dzīve pirms darījuma, šobrīd, un klienta dzīve pēc tam, kad viņš būs iegādājis manu produktu, un uzrakstīt racionālus pārmaiņu elements un emocionālus, kas viņa dzīvē mainīsies racionāli un emocionāli. Un jāsaprot, ka te ir tā pārēja, te ir tā spriedze, bet tā ir laba spriedze. Jā, katrs darījums ir pārēja, pārmaiņas klienta dzīvē, pozitīvas pārmaiņas, un viņš par to samaksā. Un tas ir tavs mājasdarbs, kas tev ir jāizdara, un šī ir tā ietekmīga komunikācija. Nevis izstāstīt par to, cik tavs labs produkts, bet izstāstīt par to, kā klienta dzīve mainīsies racionāli un emocionāli, un pamatot un uzņemties atbildību un pateikt, hei, es apsolu, es garantēju, ka tieši tā arī notiks, ja? un tas maksās tik un paraksties šeit. Jā, sapratāt, draugi? Un tomēr, ja jūs gribat dabūt 60 ietekmīgākos iebildumu pārvarēšanas paņēmienus, jau gatavus formulas, gatavus tur dialogus, tavs produkts ir pārāk dārgs, man neko nevajag, man jāpadomā, es gribu pakonsultēties citur lētāk. Ja jums gribat jau saņemt gatavas atbildes uz šiem iebildumiem, lūdzu, te viņi ir. Nāciet, pievienojieties, jau gatava dialogu, atliek tikai paņemt un pielāgot. To mēs runājām, un vēl pašā noslēgošajā posmā atceraties, kad atkal tur ir angliski closing paņēmieni, kā tad novest sarunu līdz rezultātam, beigu sadaļa, ļoti, ļoti svarīga lieta, kā tad neatstāt to neveiklo pauzi, bet izdarīt tā, lai klients pieņem darījumu lēmumu, un atkal 10 dialogu, 10 paņēmieni ar garantiju, kas strādā vienmēr jūsu rīcībā. Kādas 3-4 dienas atpakaļ es arī Facebookā ekspertu lapā ieliku šo rakstu, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīga atziņa, ko paturēt prātā, kas mainīja manu dzīvi. Kaut kādā vienā brīdī es iemācījos maksāt citiem cilvēkiem. Es iemācījos maksāt citiem cilvēkiem ar prieku. Ja es redzu, ka tam cilvēkam ir kāds produkts vai pakalpojums, viņš pārdod maizi vai viņš pārdod grābekļus, un es redzu, ka viņš ir ieguldījis darbu, es neeju viņam prasīt atlaidi, es neeju viņam pateikt, hei, tavu grābekļi ir nekādi, pārdod man lētāk.
es esmu iemācījies pateicību, un ja es redzu, ka tas produkts varbūt nav īsts, nav atbilstoši, es viņam neko nesaku. Un ja es redzu, ka produkts ir lielisks, tad es saku, hei, paldies tev, tu esi izdarījis darbu lieliskā veidā, es vēlos tev samaksāt ar prieku. Ja, un jūs redzat, kā mainās pasaule, kad tu tiec vaļā no skopuma, kad tu tiec vaļā no vēlmes visur prasīt atlaides, visur paņemt pēdējo, kādam nesamaksāt, kādam kaut ko izbraukt par brīvu, un tenī brīdī kaut kas karmiski mainās, kad tu iemācies pateicību. Ja tu redzi, ka produkts ir lielisks, tu pieeji klāt un pasaki un samaksā ar prieku. Ja redzi, ka produkts īsti neatbilst kaut kādu iemeslu dēļ, tad nesaki neko, tad tev nav, kā teikt, jūs ceļi vēl neiet kopā. Bet tas ir tāds karmisks piegājiens. Man pamēģiniet. Es zinu, ka tas strādā, un ielieciet, draugi kolēģi, plusiņus, kas piekrīt, kam arī ir šī karmiskā doma atnākusi kādā dzīves posmā. Tas patiesībā palīdz un ļoti būtiski aktivizē to naudas plūsmu, kad tu tiec prom no skopuma un vēlmes ietaupīt un tu sāc skatīties uz iespējām, kā vairāk nopelnīt, kā radīt lielāku vērtību, kā kļūt labākam savā profesijā, kā atrisināt lielākas problēmas lielākai auditorijas daļai, kā palīdzēt sasniegt viņu mērķus, nevis ieciklējies un iekapsulējies, kur man nogriezt, ko man samazināt, kā man ietaupīt. Un tā ir, es to saucu par uzmanības fokusu. Ja tu skaties, kā nesamaksāt, tad tev nav naudas. Un tiklīdz tu maini to perspektīvu, tā tavā dzīvē ienāk finansiāla brīvība. Ko es ar to gribēju pateikt? Tātad eksistē Facebookā slepenā lapa vai zīle rokā. Es personīgi esmu samaksājis 8500 eiro kā minimums par tiem materiāliem, kas tur ir iekšā. Un mums vienmēr, draugi, ir divas durvis. Zilās durvis ir vecā dzīve un ierastie rezultāti un esošā formula, un sarkanās durvis pa labi ir jaunas iespējas un jauni resursi, jaunas idejas. Es saku, draugi, nākat pa labajām, nākat iekšā, dodamies kopā, un ja tas, ko mēs šobrīd runājam, un šī ir 5. sērija, un mums būs vēl, ja tas ir vērtīgi, tad zinat, ka man jums ir vēl daudz svarīgu, vērtīgu materiālu. Līdz 31. īpaši izdevīgi nosacījumi, plus, tātad, kā jau teicu, jūs saņemat nevis 12 vakarus, bet 24 nodarbību vakarus, gan pārdošanas, gan mārketinga materiālus, gan mārketinga video, mārketinga resursus un tādu pilns skatījums uz to, kā būvēt biznesu, kā pelnīt naudu. Un ja esat uzņēmums, tad atceraties, ka divi no jūsu kolēģiem mācās par maksu, 3. nāk bonusā par brīvu. Un te ir stāsts par pārdošanas cilvēkiem, par tiem, kas zvana, par tiem, kas dodas pie klientiem, par tiem, kas apkalpo klientus veikalā. Tās visas ir svarīgas nianses, kas mums palīdzēs. Un patiesībā, draugi, reizēm pat man cilvēki prasa, kā es varu zināt, ka tas, ko tu saki, strādā un ka man no tā būs kaut kāda jēga, tad es saku, neprasiet man, prasiet maniem klientiem, ieiet Facebook lapā eksperta līmeņa pārdošana un palasiet atsauksmes. Tas ir mans motivācijas avots. Palasiet, tās nav maksas atsauksmes, tie ir īsti dzīvi cilvēki, kas ir sakārtojuši savas dzīves, uzlabojuši noteiktā veidā. Tā kā palasiet tos cilvēkus, kas ar kuriem mēs jau esam sadarbojies, es personīgi, un kas ir atraduši savas atbildes. Ja, tā kā tā, un šī ir saite. Nākat ciemos, tiekamies rudenī, strādājam uz rezultātu, un es kaut kur iepriekš arī teicu, ja jūs atnākat un mēs izdarām darbu, un jūs saprotat, ka rezultāts nav tāds, kā jūs gaidījāt, es jums sadošu naudu atpakaļ.
Mans solījums nav questions ask, vienkārši jūs atnākat, izdarat darbu un nav rezultāts tāds, kā jūs gribat, money back garantija. Kur jūs vēl tādu, piemēru, solījumu varat izmantot? Padomājiet, vai jūs savā biznesā kaut ko tādu varat izdarīt. Un tas ir mans solījums. Ja? Nu ko, draugi, ielieciet plusiņus, ja tas, ko mēs šodien darījām, bija vērtīgi. Manuprāt, bija tad tiekamies nodarbībās, un mums vēl līdz tam būs minisērijas, kurās es iedošu vēl fantastiskus fragmentus no dažādiem instrumentiem un stratēģijām. Lai jums jauka diena, dalaties ar šo video ar kolēģiem, tiekamies pēc brīža kādā citā nodarbībā. Čau!